Sveiciens! Šajā video mēs parunāsim par karu, jo tas nav nekāds nosaukums, ka mēs mazliet vairāk kā 2 gadus jau esam nopietnākajā militārajā konfliktā, vismaz Eiropā, kopš otrā pasaules kara. Bet šajā video mēs pastīsimies uz to visu no strikta finanšu tirgus viedokļa. Jo, protams, šajā laikā daudziem ir bijis loģisks jautājums, kas uz tā nopelna vai kas no tā zaudē un tam līdzīgas lietas. Tāpēc es šeit vēlos paskatīties vai drīzāk jums parādīt tādu lietu kā kompānijas, kas ir tādi redzamākie ieguvēji no šīs visas industrijas. Un tā, protams, ir ieroču industrija. Bet, iespējams, jūs te redzēsiet kaut ko tādu, ko jūs sākotnēji nebūjāt iedomājušies. Tā kā, labi, sāksim. Tā, kas tur man te ir sarakstīts par ieroču kompānijām? Redziet, ir tāda lieta, ka es neesmu militārais eksperts vai militārais analītiķis, un es no tā visu saprotu tikai ļoti virspusēji. Tik, cik es esmu izlasījis visādos open sourceos vai publiskajās diskusijās par to, kāda ir un kāda nav ieroču. Un faktiski es to sāku darīt tikai tad, kad sākās pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Tāpēc arī man tās visas ieroču kompānijas ir pašam pierakstīts un pašam atlasīts, jo es no galvas tā neko nezinu. Bet, no, tāds sīk atsaucis, es pieļauju, ka jūs man to piedosiet. Ko es te gribu pateikt? Loģiski, ka ieroču kompānijas ar to pelna, vai ne? Bet te ne tāds īstenībā nav tās ieroču kompānijas, kas jums to varētu likties, jo pirmkārt un galvenokārt ir 2 valstis, kas īstenībā nav tik liels ieguvējs no šī visa. Un tā ir Krievija un tā ir Amerika. Jā, tas tā likās paradoksāli, bet es paskatījos uz ieroču eksportētājiem un uz kopējiem apjomiem, kādas eksportē ieroči, un izrādās, ka Krievija ievērojami ir zaudējusi savas pozīcijas pēdējo 2 gadu laikā. Un kā jums šķiet, kuras valsts to Krievija apsteidz? Tieši tā ir Eiropa. Un īstenībā es skatījos, ka Francija īstenībā tagad ir otrā lielākā ieroču eksportētāja pasaulē, apsteidzot Krieviju. Tā kā, varbūt Krievija ir milzīgi kontrakti, kas, ja nepieciešami iekšējā tirgū, tas ir viens, bet izstāsta diezgan droši, ka pēc šī kara un šī kara laikā Krievijas gan reputācija, gan prestižs, gan ietekme ir kritusies un kritīsies, un tas atspoguļosies uz viņu ieroču eksportiem. Jo pat uz Indiju, kas šķiet, ja ne gluži sabiedrotais, tad vismaz neitrāls partners Krievijai, franči sāk eksportēt aizvien vairāk. Tas ir viens. Un otrs. Amerikāņi īstenībā tik daudz no šī kara nemaz neiegūst, tāpēc, ka Amerikā ir ārkārtīgi liela ieroču industrija. Un pat ja viņi apbruņot visu Ukrainu uz kopējā Amerikas aizsardzības budžeta, tas nespēlē tik lielu lomu. Tas, ka amerikāņi tur taisa cirka ar savu politiku un nevar dot ieroču piegādes, kas īstenībā viņiem pašiem nav tik nozīmīgas. Un tas ir cits stāsts, bet par to šeit nav runa. Šeit es jums parādīšu vienu uzskatāmu piemēru. Paskatieties uz Lockheed Martin akcijām. Lockheed Martin faktiski ir pasaules ieroču ražošanas milzas, un viņiem ir tik labas attiecības ar ASV valdību, kādas vien jebkurš varētu gribēt. Nu, šeit kaut vai štatu no Wikipedijas, ko jūs tagad redzat. Nu, lūk, bet ja jūs pastīsieties uz Lockheed Martin akcijām kopš kara sākuma, jūs redzēsiet to, ka viņām vajag labi no gaisa, un īstenībā faktiski tie investori, kas skatās uz ieroču industriju, neskatās uz lielajām Amerikas kompānijām. Jautājums, uz kuriem viņi skatās. Protams, viņi skatās uz Eiropu, jo te ir viena lieta, pa ko es arī īstenībā nebiju tik. Es faktiski to nemaz nezināju, ka Eiropas ieroču kompānijas ir būtiski eksplodējušas kopš kara sākuma. Un es tikai ieskicēšu dažas lielākās kompānijas, jo es teikšu, kā es iepriekš teicu, es īstenībā no tās industrijas daudz ko nezinu, tāpēc es vienkārši izdarīju tādu banālu vienkārši izpēti. Es aizgāju apstījos lielākos Eiropas ražotājus, un galvenais, lai tās kompānijas bija pirmkārt specializētas tikai ieroču vai aizsardzības sektorā, nevis tās ir kaut kādas multinacionālas kompānijas, kas dara visu, lai vienkārši tā uzņēmuma akciju cena būtībā ietver tikai militāro industriju, otrkārt, lai viņas arī kotējās biržā. Nu, tāpēc, lai būtu tāds tā kā objektīvāks skatījums, jā. Un es paņēmu vienkārši 4 Eiropas kompānijas. BAS sistēmas no Lielbritānijas, Rheinmetall no Vācijas, Leonardo no Itālijas, es pat nezinu, kā pareizi to nosaukumu viņiem pateikt, un Saab no Zviedrijas. Tā kā aptveram visu Eiropu un pastamies, kas tur īsti notiek. Labi. Es tagad varu vaļā un skatāmies, jā, BAE. Ko es par viņu varu pateikt? To, ka viņš ir vadošais Lielbritānijas un pasaules ieroču ražotājs. Apmēram tikpat daudz, bet, vai es varu stāstīt par to, kā viņa tehnoloģijas ir labākas vai kaut kāds inovatīvāks nekā citi? Nē, tas būs, es tur sarunāšu muļķības, tāpēc es tur neko nepateikšu. Bet ko es varu pateikt?
ka viņa akcijas ir uzkāpušas no 580, ja nemaldos tie poundi, līdz 1300, kas ir diezgan zelīts kāpums un ievērojami pārspēja gan S&P 500, gan globālās akcijas, jā. Un tas investoram būtu svarīgi. Tātad nākošais, Leonardo S.p.A. jeb Itālijas vadošais ieroču ražotājs. Nu, es arī īsti nezinu, ko viņš ražo, ko es te varu par to pateikt, bet es tikai redzu to, ka no 6 eiro viņš ir uzkāpis uz 23 eiro. Tas ir tieši laiks starp kara sākumu un šodien, kas ir 4-kāršs kāpums, kas ir ļoti, ļoti zelīts rādītājs, ja pastāst uz to, kā tas ir kopā pārējām akcijām. Nu, te gan arī jāņem vērā, ka tam pašam BAS sistēmas un Leonardo ir vairāk kopu uzņēmumi Eiropā, kur viņi ražo visādas raķešu sistēmas un tam līdzīgas lietas, bet arī, ko man īsti izsaka, es neko no tā īsti nevaru izskaidrot, bet tikai to, ka investoriem tas interesē. Labi, ejam tālāk. Tālāk mums ir Rheinmetalls. Nu, tur gan es kaut ko vairāk zinu, tāpēc, ka Rheinmetalls ir vadošā ieroču kompānija Vācijā un visi Leopard tanki, bruņmašīnas un tas daudz ko mēs tiešā veidā redzam Ukrainā, tas ir Rheinmetall ražojums. Vācija arī ir otrais lielākais piegādātājs ieročiem aiz Amerikas Ukrainai, tāpēc Rheinmetalls te ir ļoti, ļoti, ļoti dzirdams. Un tas redzams arī akcijās, kad viņš ir uzkāpis no 100 apmēram 4 eiro līdz 543 eiro. 2 gadu laikā 5-kāršs kāpums. Nereāli labs rādītājs. Tā kā, jā, vāciešu ieroču industrija ir atdzīvojusies. Nu, te gan jāatzīst, ka tā ir tikai tāda mazēna no tā, kāda vāciešu ieroču industrija bija pirms Pirmā pasaules kara, kad faktiski visas inovācijas, un arī pirms Otrā pasaules kara, bija faktiski Vācijas impērijai un nacistiskajai Vācijai, bet atkal tas ir cits stāsts. Labi, ejam tālāk. Nākošais ir Saab, jeb Zviedru vadošā ieroču ražošanas kompānija. Te jāņem vērā viens interesants fakts, ka Zviedrija ir ilgs gadsimts bijis neitrāla līdz pilna iebrukuma Ukrainai. Un viņi ir ārkārtīgi nopietni attīstījuši pašu savu industriju un līdz ar to viņiem ir daudz inovatīvas lietas pašiem savējās, jo viņiem bija jāpaļaujas uz sevi. Un Saabs ir tas redzamākais piemērs, bet tikko kā sākās karš, es domāju, ka viņi saprata to, ka viņiem vajag pirmkārt pieaudzēt savu militāro kapacitāti, un otrkārt viņi visdrīzākais ļoti daudz ko eksportēs uz Ukrainu, un tas atspoguļojas akciju cenā, jo te ir sākotnējā cena, laikam tie ir tas Zviedru kronas, tas ir 213 Zviedru kronas 17. februārī 2022. gadā līdz 969 kronām apmēram aprīļa sākumā. Nereāli labs rādītājs. Tā kā, ko es te varu pateikt? Ja jūs saliekat šīs visas kompānijas kopā, viņas ne tikai pārspēs S&P 500, bet īstenībā viņas varētu būt pat aptuveni tikpat ienesīgas kā, ienesīgāks nekā tās pašas Magnificent 7 kompānijas, kas faktiski nodrošināja visu ASV akciju indeksu kāpumu. Tāpēc, ka šis ienesīgums, kas ir Saabam, ir apmēram salīdzināms ar to ienesīgumu, kas bija Nvidia, par ko es stāstīju mazliet iepriekš. Jā, un tas tikai nostāsta faktu to, ka īstenībā Eiropas industrija ir lielākā ieguvēja tieši, ja runājam par ieroču industriju, tad Eiropas ieroču industrija ir lielākais ieguvējs no Ukrainas kara. Nevis amerikāņi, par ko mums gribās dzirdēt sazvērstības teorijas no visādiem sazvērstību teorniekiem. Nevis Krievija, par ko ļoti gribētu dzirdēt Krievijas patriotu un reakcionistu, un ciekam ir ļoti interesanti griezo spoguļu paradīze viņa galvā. Nē. Bet tie paši Zviedri, tie paši Itāļi, tie paši Franči, tie paši Briti, tie paši Poļi un Vācieši. Tie ir cilvēki ieguvēji no šī visu. Tas ir mūsu pašu kontinents un par to dar padomāt. Bet, es domāju, šeit arī ir viens tāds, kā saka, zaķis cepurē, kas ir, varbūt ar tādu bruņotu acis nebūtu redzams. Jo redziet, te ir lieta tāda, ka Eiropas ieroču industrija gadu desmitiem ir stāvējusi dīkstāvē un viņi faktiski nav tikusi reāli izmantot. Un tas ir bijis tāds vairāk, es negribu teikt atskaitīšanās līmenis, kā viņi ir strādājusi, bet, kaut kas tūp tam, jo nezinu, Eiropas autoindustrija, kur viņi faktiski joprojām dominē pasauli, vismaz premium segmentā. Un Eiropas ieroču industrija, tas ir principā nesalīdzināmas lietas, tādā ziņā, ka viņi nespētā kaut 10% no tās kapacitātes, kas Eiropai būtu. Un būtībā tagad viņi bija spiesti adaptēties un reiķināties ar to, ka Eiropas ieroču industrijai vajag nodrošināt Eiropu. Pirmkārt un galvenokārt Eiropu un pašiem sevi. Nevis gaidīt ASV militārās piegādes vai kaut ko tam līdzīgi. Un es domāju, tas ir atspoguļojies uz akcijām, jo tie cilvēki, kas seko militārai industrijai līdzi, tie saprot to, ka tagad militārie kontakti Eiropā būs nevis lielāki, bet tādi, kad viņiem vajadzēja būt pēdējos 30 gadus kā minimums. Un tāpēc tas arī attiecās uz akcijām.